Filmē pa dienu, tad būs gaišāk, izskatīsies labāk. Jā. Čau! Izskatās, ka vasara netaisās sākties. Es turpināšu ar tiem dzeltenajiem kartridžiem, jo es ir pabeigts. Es gribu iziet cauri visai kaudzei, apskatīties, kādas tur tās spēles ir, kas strādā, kas nestrādā, vienkārši iziet cauri, un man tā ir iespēja višķiņ paspēlēties. Bet kas man pārsteidza bija, ka ir kaut kādi cilvēki, kas šo pat noskatījās tu iepriekšējā video. Man riktīgi iepriecināja, ka daži atstāja komentārus pie tā video. Un man te skatītāji ir, man liekas, realitātē kādi 10, 15 varbūt. Un es parasti uzrakstu kaut kādu atbildi vai kaut kā noreaģēju, vai es izlasu visus komentārus. Bet šoreiz es izdomāju, ka es negribu komentēt, es varu arī šeit vienkārši atbildēt. Raičots raksta, jā, tie bija laiki. Jā, bet man šķiet, ka tam nebija nekāds sakars ar videospēlēm. Tie laiki bija forši, tāpēc, ka mēs bijām jaunāki. 2010 Edgars raksta, ot dīvaini, kurā brīdī tie no manas mājas pazuduši. Bija tas viens brīdis, un šo es diezgan skaidri atceros, kad parādījās Sega Mega Drive, un pasaik Dievs vēl arī PlayStation 1. Un tajā brīdī skaitījās ārkārtīgi nestilīgi, pat bombzīgi spēlēt zeltenos kartridžus. Mēs ar tādu nicinājumu pret viņiem izturējāmies. Šobrīd liekas baigi muļķīgi, bet iedomājies, tā ir pirmā videospēļu konsole, pirmā pieredze ar videospēlēm vispār. Un tu jau nevērtē viņas kategorijās nostalģiju vai tur bērnībā spēlēm. Es par viņām domāju tā, ka šitas ir vecā fāze, viņa ir pagājusi, ko mēs tur kavēsimies, vienkārši metam ārā. Nu, tu taču vecas zeķis arī nekrāji. Un attieksme bija tieši tāda. Man šķiet, ka lielākā daļa tika pazaudēti, izmesti. Varbūt tur kaut kādas mammas ir ņēmuši dalību un vienkārši metuši sārā, bet Armands raksta, man šie dzeltenie pirātiskie kartridži arī vēl ir saglabājušies. Viņi tagad esot baigi vērtīgie. Kur ir tava visu laiku mīļākā spēle? Tas, ka viņi ir saglabājušies, un tas ir baigi forši, viņi tagad esot baigi vērtīgie. Negluži. Tas nav tik vienkārši. Pirmkārt, viņus ražo joprojām, un otrkārt, pat ja tev ir tie vecie, īstie, super hiks sērija, tieši tie kartiņši, ko mēs bērnībā spēlējām. Nu jā, ir kaut kādi brīnumiņi, kas te SSA ieliek 50 vecos kartridžus un saka 1000 eiro. Es esmu pārliecināts, ka viņš viņus nepārdeva. Es esmu pārliecināts, ka viņš viņus nepārdeva arī pēc tam nolaižot cenu uz 800. Es nedomāju, ka labu foršu veco dzelteno kartridžu vienu, pat ja tas ir supergame ar visu to apakšā vāciņu vispār, es nedomāju, ka viņi var pārdot virs 30. Baigi vērtīgais, nu padomā, 2000. gadā viņi maksāja 12 latus, kas pārreķinot ir kaut kādi 16 eiro. Šodien tu viņu var pārdot par 30. Cenas pieaugums ir, 50% un ņemot vērā inflāciju, tas jau vispār nav viņi baigi vērtīgie. Protams, pie viņiem var turēties. Viņi ir daudz vērtīgāki tev kā nostalģijas priekšmets. Tev viņi varbūt patīkam atmiņu un tā, bet tagad būs biznesa, es iepirkšu lauku ciematos dzeltenos kartridžus un tirgošu eBayā Krievu retro faniem. Tas vispār neiet cauri. Nav viņi nekādi baigi vērtīgie. Un viņiem tā vērtība ir ļoti, ļoti lokāla tikai kaut kādai konkrētai fanu grupai. Reāli pasaulē viņi neko nenozīmē. Viņi ir trausli, viņi irštruntīgi, viņi parasti ir nekvalitatīvi. Un tas ir tā kā pižiks. Tu atceries bērnībā sev pižiku varbūt, cepuri aušsaini, bet visā pasaulē tādas nebija. Tu vari viņā pastaigāt un pasmaidīt, bet viņš arī turpina. Kur ir tava visu laiku mīļākā spēle? Visu laiku ir problēma vārds, tāpēc, ka šobrīd es uzskatu, ka visforšākā spēle ir Guardian Legend. Tas ir tāds lido no augšas šauji un ar stāstu, un ir arī Zeldas tipa RPG daļas, tu tur iepērcies, tu tur visu kaut ko dari. Bet es bērnībā par tādu spēli vispār nezināju. Es par šo Guardian Legend uzzināju pirms gadiem 3. Attiecīgi bērnībā, kad es biju pavisam maziņš, man likās, ka Bruņupuča Ninjas 3 ir vislabākā spēle vispār. Tad, kad Žilitoni jau gāja uz beigām, man ļoti, ļoti patika tas melnais apmetnis, tā pīle, un man patika
Three Eye Story, tas čalītis, kas no pieras šauj tādas bumbiņas. Mix Racing raksta. Tev jātais šis arī angliski, būs bomba. Es esmu mēģinājis. Pilnīgs sūds, naturāls sūds. Skaties, man tā angļu valoda ir pasīva. Es tāpat kā jūs, mēs saprotam angļu valodu, vispār nav problēma, skatāmies vidīgs, skatāmies filmas, visi super, visi forši. Mūsu angļu valoda ir lieliski. Nē, mūsu angļu valoda ir pilnīgs absolūts sūds. Pirmkārt, mēs straglojam ar izrunu konstanti. Tās izrunas izklausās tik samocīti. World War III, pretīgi. Un otrkārt, tā, kad tu kaut ko dari, vienalga, kaut ko tu tur var māžoties, tur pateikt, nezinu, reku tas čals aizskrēja kā pirdiens vējā. Tu māki jokot angliski, jeb tā būs sausa gramatiski pareizi pasniegt informāciju. Baigais sūds. Un otrkārt, tā, kad tu uztais angliski kaut ko par retrospēlēm vai par dzelžiem vai kaut ko tādu, angliski runājošajiem šie kanāli ir miljons. Latviski, es zinu, vēl varbūt 3-4. Man fočuks bija nobrucis, visi settingi nobrukuši, un es biju sācis filmēt NTSC režīmā, un attiecīgi tas PAL televizors šausmīgi raustījās. Es ceru, ka šo video es to atrisināšu, un otrkārt es gribu bišķiņ gaišāk visu, un treškārt es izslēgšu autofokusu. Es jau patiesībā iepriekšējā video biju nofilmējis vairākas video spēles, bet izmet visas, kur tas nolādētais fočuks fokusējas, un viņš nespēja saprast, uz ko fokusēties, jo ekrāns ir vienkārši melns. Šoreiz es to visu novērsīšu. Ejam uzspēlēt. Tikko runāju par tiem zeltainiem kartridžiem, redzēji? TV game cartridge šitāds ar apaļām malām. Šitos ražoja tikai vecos laikos. Tā kastīte vispār neiet ciet. Varbūt vāciņš nav īstais. Vēl viens čalis pieminēja to, ka viņi mēdza būt citādās dažādās krāsās. Viņš teica, ka atcerās, ka ir zili. Es pats neatceros zilus, bet skaties, kur šie te ir oriģinālie Famicom kartridži. Viņi oriģinālie vispār bija visi sādās krāsās. Bet mums ir jau vieglāk, jo mums tas nozīmē zeltainie kartridži ir no mūsu pagātnes. Golden Partner 95. gads, CF042, vāns nezinu, ko tas nozīmē, 21-1 Recrew. Tas, man liekas, ir Wrecking Crew. Un tiešām 21 spēle arī ir. Jūs atceraties šo spēli? Es šo spēli pirmo reizi ieraudzīju tad, kad žilitoni un visi Famicom un visi šie pārējie, kad viņi vairs nebija modē. Man šī spēle, es zinu, ka tāda bija, bet man viņa gadījās ļoti reti. Šajā spēlē uzdevums ir sasist pilnīgi visus sasitamos objektus. Un kas ir interesanti, piemēram, tev ir jāsasit arī trepes. Un tas dod tādu tā kā stratēģiju, jo tu netiksi augšā, ja tu tās trepes uzreiz sasitīsi, bet nesasist tu viņas nevari. Šitie labie kartupeļi. Viņi izskatās pēc tiem. Bija tāda populāra spēle tikko, kā viņi saucās, no kurienes tas jēdziens par saspektiem radās. Moši kāds saprata, par ko es domāju. Kas ir Checksder? Checksder. Kaut kāds. Es pēkšņi nesaprotu, es vispār kaut ko jēdzu no Famicomiem. Es nezinu šādas spēles. Viņš pats tēmē, man vispār nav jātēmē. Tas čals pats tēmē. Palikt par lidmašīnu ir uz leju, vienkārši nospied pogu uz leju. Es to nekad nebūtu iedomājies. Kāpēc viņš pie katras problēmas paliek par cilvēku? Vairāk redzēja nekā saprat. Ok? Xevios. Pēc Battle City tas sākums. Šo spēli es atceros. Šī spēle, viņa ir nebeidzama. Viņa nekad nebeidzās. Un tie pretinieki, viņi, man liekas, ir random ģenerēti. Viņiem ir tāda pazīme, tā kā viņi paliek stiprāki. Es esmu baigi tālu šajā spēlē ticis, jo viņi nav ārkārtīgi grūta, bet es zinu, ka viņu nevar iziet. Un interesē, beidzot tā video kvalitāte nerausta. Bļāns, stulbais zābaks, taču atkal, Kaut kā ierakstā izskatās, ka krāsas nav tik forši, cik varētu būt. Man liekas, ka krāsām jābūt šādām. Vai tagad beigās izrādīsies, ka viņš ir pārāk krāsainas?
Binary Land. Un galvenais, ka viņš uzrakstīts ir Binary Land. Tas ir tā kā Local Area Network un Binary, tas ir par tiem dzimumiem, ja? Gurins un Malons. Malons ir meitene un Gurins ir zēns. Un viņi ir 3. Šito es atceros. Es esmu viņu spēlējis. Viņi spogulī kustēsies, vai ne? Jā. Un šai spēlē ir interesants jautājums. Kuru tu kustini? Es vienmēr esmu iztēlojies, ka es kustinu kreiso un labais imitē manas kustības, bet patiesībā jau no tehniskā viedokļa tā nav. Tam nav jābūt tā. Varbūt es kustinu labo. Man ir tie zirnekļu tīkli, visi jāiznīcina. Šī ir diezgan forša spēlīta. Wrecking šie būs visi atkārtojies. Skaidrs, 21 spēle, bet patiesībā cik te ir spēles? Šie visi ir atkārtojumi. 1, 2, 3, 4. Un nestāstiet, ka jūs neesat dabūjuši kartiņus bez uzrakstiem un līmējuši šos te. Es darīju tieši tāpatās. Uzrakstīju lapiņu un pēc tam ar skoču pāri. Jo tāda uzlīmi papīra jau nebija. 6-in-1 Match Riders, Mario 2, Excitebikes, Circus Charlies, Sky Destroyers un Jewelry. Kas tas ir? Push Cell Start Button? Nē, man liekas, ka ir jāiepuš kartridžā. Jā, un tālāk kā sentāvu metodas. Ja ir galīgā, spirts jāņem palīgā. Šis ir kaut kā 4. karts, kurš iekšā neturās. Atgriežamies pie tēmas, ka viņi bija sūdīgāk nekā mēs atceramies. Šis iet kaudzē nestrādā. 66-in-1, F1 Urban Champion, Star Force, Galaxian, Circus Charlies. Redzi bildi Circus Charlijam. Banāns mašīna un lidmašīna. Manuprāt, tā ir īstā, tā arī jābūt. Es nesaprotu, kas man ir ar to Circus Charlie, bet es viņu, tā kā ciest nevaru. Gyrodine. Tas nebija tas, ko varēja spēlēt ar... Labi, es ņemu savus vārdus atpakaļ. Izskatās pēc Twin Eagle, bija kādreiz tāda spēlīte. Viņš šauj kaut kā uz leju, un viņš šauj taisni. Šaut uz leju. Jā, bet viņš šauj tikai vienā punktā uz leju. Savukārt, ja tu šauj pa gaisu, tad nevar turēt pogu. Labi, dodiet man power-upus. Es cilvēciņus var savākt. Tas ir tā kā, atceraties, bija tas Jungle Strikes, un Desert Strikes, un Urban Strikes. Urban. Angļu valodu mums labi esot. Urban. Who are you? I'm Urban. 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 Tāds baigi vienkāršais šmupiņš. Lai gan ir tā variācija šaut pa zemi un šaut pa gaisu. Un ir iespēja paķert cilvēciņus, bet Ninja Fight. Yeah. Kas tas tāds ir? Bet reka tas video vēl tomēr raustās. Arī PAL formātā. Kas tie pa samurajiem? Ir tāds uz SNES Poki un Rocky. Šitas man neskapēc to atgādināja. No augšas tāds tā kā... Kas tas ir pa balto tīzlēnu sniegavīrs? Kaut kāds stāv pa vidu ar stafu, kad nav kur šaut, nav pretinieku, viņš šauj atpakaļ. Un atkal, man liekas, es šādu spēli neesmu redzējis. Man liekas jocīgi. Es vispār tās spēles nezinu. Man ir bijis želitons vai nē? Magic Tetris. Tāpēc, ka tas ir Magic Blocks. Un viņš ir triofekains. Un, lai gan Tetris nav triofekains. Super Diggers. Diggers, bet digdaks parastais. Kāpēc viņš ir super? Nē, viņš ir super, bet kas šajā ir superīgāks par parasto digdagu? Šitas ir... iedomājies antonīms liposukcijai. Tev nevis atsūc taukus, bet tev uzkačā. Es varu piekačāt krokodilu, jā. Bet arī normāli, mīļi. Tu iespraudi cilvēkam, ne cilvēkam, kaut kādai dzīvai būtnei šteli, kuņģī un vienkārši pumpē, kamēr viņi saroja lupatās. Un tu esi ķipa labais.
Lai gan neviens neteica, ka tu esi labais. Aizklaimbers, nē, es viņu neslēgšu iekšā. Es nevaru, man žagas rauj no viņa. Nē, es nevaru. Doraemon ir Dora Bros. Galvenais redzi? Rakstīts Doraemon. Tas nav random burtiņi. Tas ir tēls Japāņu animācijā. Reku šitā viņš izskatās. Un viņi ir šādi nosaukuši, varbūt, lai pievilktu savējos Japāņu fanus un Dora Bros. Un nomainījuši šo te kursoru uz sirsniņu. Un tas būs parastais. Un reku ir Doraemons. Es nezinu, kāpēc es domāju, ka viņš ir kaķis. Reku viņš ir. Bāt, šits ir tik mīlīgi. Un ir nevis Power, bet Dora. Ha! Un nevis bruņapuči, bet čūskiņas. Kāda izskatīsies krabīši Doraemonā? Labs, šito es nebiju redzējis. Man reāli patīk. Es neko nezinu par pašu to Doraemon tēlu. Es pat nezinu, kādai vecuma grupai viņš ir domāts. Vai tas tāds pavisam bērnu, tā kā kaut kādi dinozauri bārnī vai... Nu, krabis. Kas? Bitītis kaut kādas? Galvenais, ka šim Mario, Doraemonam, katru reizi, ka iet šajā līmenī, atskan tā skaņa, it kā nopauzētu. Man liekas, tas ir kaut kāds programmēšanas gļuks. Bet te nevar saprast, ka viņam jau 2 reiz ir iesists. Es slēgāju spēles uz priekšu uz apakaļ, un ja tu ieskaties, šeit var ieraudzīt Galaxian logo. Es tikko tikai pamanīju, viņš ir maksājis 2,65 centīmi. 4 vienā. Gan bija jābūt smoke, bet ir X-smoke. Castle Vnala, Contra un New Sonson. Jaunais Sonson šitā cūka, pēc manis izskatās. Tā dziesmiņa, dzirdi? Un te uzreiz ir iekšā. Contra 30 dzīvības, uzreiz visādām līmeņiem un visādiem ieročiem. Nu, var, nevar? Var. Es runāju par to pārlikt par tiltiem, bet labi, Contra visi ir redzējuši. Jaunais Sonsons. Čau, Krišna, zupu virtuve. Man iedeva zobenu. Pasaulē garākais duncītis. Šis ir forši, pasties to drakonu. Ko es gribu? Sirdi pa 40 vai pa 120. Man naudas vairs nav. Spēle ar veikaliem, tas jau ir forši. Vecais blēdis, pārdot bruņas, ok. Nav man naudas. Nu, kāpēc es nevaru iet prom? Man taču nav šeit jāfārmo, kamēr es nopērku kaut kādu biļeti uz prom, ne? Kas tas bija? Tā kā boss? Bet būtu interesanti, ja es redzētu to stāstu, bet bez stāsta kaut kā... Kā man joprojām nav naudas, nu? Skaidrs, ka nekas nav skaidrs. Castlevania. Ok? Tā ir tikai vienā versijā. Galvenais, ka tagad, zinot, kāda tā spēle ir un kāda, viņai tur tā vēsture un skaitās baigi laba, kad es biju maziņš, un spēlēju šīs te spēles, šo te konkrēto Castlevania un otro daļu, man likās tik pretīga, tieši grafiski. Man likās īpaši neglīta. Pretīgas krāsas, neinteresanti tēli. Es nekad pat neaizgāju līdz bossam, jo viņi izskatās ganīs kā gļukaina. Man likās tāda pavisam mazbudžeta spēle. Un tāpēc tas nav īsti pareizi tagad visu laiku bļaut, ka rekur tās spēles, kā tur bērnībā nespēlēja vai kaut kas. Redz, bērnībā likās pilnīgi draza. Viņa nebija smuka. Atceries, mēs spēlējām bruņurupuči, tur kaut kādus pavārus un panika restorāns un tam līdzīgi. Salīdzinot ar tām, šī spēle ir pilnīgs šits, neglīta un tīzla. Un gunsmoks. Un arī bez līmeņiem. Tas ir no augšas. Šī, starp citu, ir arkādes automāta spēle, ja kāds to vēl nezināja. No augšas čalīts staigā, viņš var dabūt zirgu, zābakus un šaudīties. Viņa ir diezgan grūta. Es esmu ļoti tālu ticis, godīgi vēl agrējā jaunībā. Ir jāspēlē ļoti, ļoti uzmanīgi, viņa diezgan sarežģīta, bet izgājis neesmu. Man liekas, viņa ar kaut kādiem čītiem izgāju, bet tas jau ir tagad uz emulatoriem. Man šausmīgi patīk, ka tad, kad tu bossu nošauj, tad tas plakāts, kur sākumā uzrakstīts Wanted, viņus sacaurumu ar tādiem šāvieniem.
Šī ir laba spēle, man bērnībā stipri patika, jo pirmkārt mūzika ir forša, un otrkārt viņa priekš šīm, kur no augšas šauj, viņa tāda interesanta. Skaties. Varētu domāt Outrun, klasiskā braukšanas spēle. Nē, šis ir Turbo Outrunner. Un te ir maziņš logo ar uzrakstu Golden Card. Un te ir Sydney 2000. Kādā sakarā? Labi. Ko viņi spēlēja Sydnejas laikā? Pelēk ekrānu. 38 in 1. 2S5 ir maksājis kartričs latos. Un uzlīmīti ir otrādi. Bet te ir Pokemons, Adventure Islands, Battle City, Lunar Balls un Galaxians. Un ja tu nospēc startu, visu to spēļu sarakstā. Viņš normāli strādā. Un ir 38, nevis 48. Un spēles strādā, tikai menu ir sačakarēts. Battle City ok, bet kas ir Pika 511? Pika, tam jābūt... Oho! Pikachu! Šitas klucis ir Pikachu? Un burka kaut kāda. Speciāli, tikai priekš maniem skatītājiem. Skaties. Bļāns, tas ir foršākais, kas ir redzēts. Es neesmu speciālists Pokemonos. Nekad neesmu nevienu Pokemonu spēli spēlējis, bet man liekas, ka šī mūzika nav no Pokemoniem. Vispār vairs nav mūzika. Un tā pati mūzika arī apakšā. Kā būs, ja es paņemšu puķīti? Viņš šaus? Viņš paņem burgeri? Ok. Klau, bet es taču vairs nevarēšu teikt, ka es nekad neesmu spēlējis nevienu Pokemonu spēli. Bowser pilī tā pati mūzika. Pagaid, te nebija jābūt jau... re, kur ir? Man patīk, ka es pasaku 3 vārdus, pats saprotu un vairs teikumu neturpinu. Un jums viss tas marasms jānoklausās, ko es te murgoju. Nu, kur ir pats Belcebuls Ellis izdzimtenis? Kas tas tāds ir? Vairāk pēc Shredder kaut kāda. Un kas tas ir? Thank you, Pika! Un vairāk te arī nekā nav Galaxians. Starp citu, es Lunar Ball nereiz neesmu parādījis. Visi taču atcerās. Šī bija vienkārši brīnišķīga spēle. Tas nav gluži biljards. Tas ir... biljardam lauks ir 4 stūrains. Šeit tikai pirmais lauks ir 4 stūrains. 3 vienā. Sonics, labs ar sunīti, sniegvīri. Sonic V. Super 3 in 1. Ok. Vismaz godīgi tas, kas uz kasetes tas ir. Toču Sonic. Bet šitas taču ir Sonic CD. Tas nav pirmā Sonica sākums. Un var šito te, zini? Un kustās viņš viegli un ātri. Es saprotu, ko viņi ir mēģinājuši panākt. Nu, strādā tas dzinējs un izskatās pēc Sonika. Tas, ka līmeņa dizaina nav vispār nekāda. Un tas dzinējs, kurš nosaka, kad tu esi pātrinājis un kad tu neesi, viņš kaut kādā pilnīgākajā randomā strādā. Es laikam te arī palikšu. Sniegavrāļi. Šim es neesmu izgājis pēdējo bossu. Un es necenšos pēc iespējas ātrāk iziet, tāpēc, ka man tā patīk šī spēle, ka es gribu, lai viņi man paliek neiziet to sarakstā, lai man kādreiz vecumdienās ir ko darīt. Ninja Cat. Tas būs Samurai Ninja Cats. Yeah! Šī te spēlē iznāks tūlīt jauna daļa. Nu, cik tūlīt? Šī ir vienkārši episka spēle, tikai žēl, ka viņa nav tulkota. Tu vari pārslēgties starp kaķīšiem, kuriem katriem ir kaut kāda spēja. Es šo spēli esmu izgājis, bet ārkārtīgi sen. Šits varēja lidot, jā. Viņam ir tāda enerģija. Šits bija vienkārši stiprs un meta zvaigznītes. Šī ir ārkārtīgi laba spēle. Nu, viņi ir tajā kategorijā, kur tur Chip and Dale un Darkwing Duck un Megameņi un tādā stilā. Jā, bet uzdevums nav šīs spēles iziet vai
vai iemācīties, vai saprast. Uzdevums man bija apskatīties, kuri no šiem kartridžiem strādā, vai kādu no viņiem var pacelt. Un es domāju, ka būtu nenormāli forši, ja jūs tajā ceļojumā piedalītos kopā ar mani, bet skaidrs, ka šādi video vēl būs apmēram 4, un beigās būs viens, kurā es mēģināšu atdzīvināt saplēstos kartridžus. Kāds varēja sasist šitos klučus? Es toču zinu, viens bija stiprs un varēja sasist. Nu šits taču ir, redzi, reāli, es viņu neesmu spēlējis gadus 20. Un nezinot japāņu valodu, es tāpatās saprotu, kur kaķīti var pārslēgt un izdomāt, ko kā spiest. Spēle nav baigi grūtā. Tā ka varētu būt, ka mēs viņu izgājām arī šādi japāniski.